Savienotās valstis gatavojas bloķēt Hormūza šaurumu. Vai kaut kā tā. Visa šī situācija ir nedaudz sarežģīta, bet ļaujiet man paskaidrot. Pēc 21 stundas ilgu sarunu Pakistānā viceprezidents J.D. Vance nespēja panākt vienošanos ar Irānas delegāciju par ceļu no pašreizējā pamiera uz ilgtermiņa risinājumu. Un, lai gan nav pārsteidzoši, ka puses nepanāca galīgo vienošanos, jo šādas lietas prasa daudz laika, mazāk iepriecinoši bija tas, ka nebija skaidra nākamā diplomātiskā soļa. Tad Trumps paziņoja par blokādi, šoreiz nevis karantīnu, bet patiesu blokādi šaurumā. Tas rada daudz jautājumu, sākot ar precīzu bloķēšanas raksturu, jo lasot virsrakstu, kurā vienkārši rakstīts blokāde, jūs varat iedomāties pavisam ko citu. Tad mēs apskatīsim, kā Amerikas Savienotās valstis fiziski īstenotu šo blokādi, kāda ietekme blokādei būs uz pašlaik apturēto Irānas karu un kādi eskalācijas riski varētu rasties ar citām valstīm. Jā, mēs atkal esam nonākuši pie tā, ka mums jāstājas pretī pasaulē kara stāvoklī. Labi, sāksim ar to, ka sapratīsim, kas šī blokāde ir un kas tā nav. Šeit ir Trumpa paziņojums platformā Truth Social. Ļaujiet man nolasīt interesantākās daļas, izlaižot lielāko daļu standarta Trumpa retoriskās tukšvārdības un pompozitātes. Nekavējoties Amerikas Savienoto Valstu jūras spēki sāks bloķēt jebkuru kuģi, kas mēģinās iebraukt vai izbraukt no Hormuza šauruma. Kādā brīdī mēs nonāksim pie tā, ka visiem būs atļauts iebraukt un visiem būs atļauts izbraukt, taču Irāna nav ļāvusi tam notikt. Es arī esmu devis rīkojumu mūsu jūras spēkiem meklēt un pārtvert katru kuģi starptautiskajos ūdeņos, kas ir samaksājis nodevu Irānai. Neviens, kurš maksā nelikumīgu nodevu, nebūs drošībā atklātā jūrā. Mēs arī sāksim iznīcināt mīnas, ko ir izvietojuši Irāņi šaurumos. Jebkurš irānis, kurš šaus uz mums vai uz miermīlīgiem kuģiem, tiks aizsūtīts uz Elli. Blokāde sāksies drīzumā. Šajā blokādē būs iesaistītas arī citas valstis. Un, lai gan Trumps to nedarīja, es pateicos jums par uzmanību šim jautājumam. Tagad es zinu, ka paziņojuma augšdaļā ir teikts, ka visi kuģi ir bloķēti, bet pārējā ziņas daļa norāda, ka patiesībā tas attiecas uz kuģiem, kas maksā Teherānas tankuģu nodevu. Būtībā Irānas draudi uzbrukt jebkuriem citiem kuģiem ir apturējuši gandrīz visu kuģu tranzītu. ASV blokāde ir izveidota, lai novērstu atlikušo kuģu iespēju maksāt Irānas aizsardzības naudu. Ja Saūda Arābijas naftas tankuģis kaut kādā veidā izslīdētu cauri, es nesaku, ka tā ir laba ideja, bet ja tas tomēr notiktu, nav tādas situācijas, kurā Amerikas Savienotās valstis to apturētu. Tikmēr vārds blokāde ar lielajiem burtiem piesaista daudz uzmanības. Bet daļa par to, ka tiek vajāti kuģi, kas ir samaksājuši maksu, ir tikpat svarīgs stratēģisks aspekts. Dati par to joprojām ir nepilnīgi, bet kopš otrdienas paziņojuma par pamieru caur šaurumu iespējams ir izbraukuši apmēram 20 tankuģu. Tas nekavējoties nodarbinās ASV jūras spēkus. Pārējot pie analīzes, vispirms apskatīsim, vai Amerikas Savienotās valstis to var izdarīt un kā tās to īstenotu. Laika apstākļu jautājums ir vienkāršs. Jā, tas nav tik grūti izdarāms, ja ir pasaulē labākā jūras kara flote un gatavība ieguldīt nepieciešamos resursus. Šaurums tomēr ir stratēģisks pudeles kakls. Taču Savienotajām valstīm būs nepieciešams ievērojami lielāks piepūle kontrolētu Hormuza šaurumu nekā Irānai to slēgt. Irānas slēgšana balstās uz draudiem izšaut raķetes uz kuģiem. Savukārt ASV blokāde balstās uz pārtveršanu, kas nozīmē, ka jūrniekiem būs jāuzkāpj uz pārkāpēju kuģiem un jāņem tos savā kontrolē. Otra sarežģītā daļa ir tā, ka Irāna gūst labumu no tā, ka tās teritorija atrodas tieši pie pašas šaurākās šauruma vietas. Lai samazinātu jūras spēku risku, CENTCOM vēlēsies izvietot savus resursus ievērojami tālāk uz dienvidu austrumiem, Omānas līcī. Taču lielāka atstarpe prasa plašāku pārklājumu. Tas varētu nozīmēt, ka atbildību uzņemas 2 aviācijas bāzes kuģu trieciengrupas, tostarp jau esošais Abrahams Linkons un George H.V. Bush, kas šobrīd ir ceļā uz reģionu pēc izbraukšanas no Virģīnijas marta beigās.
Pievienojiet dažus papildu iznīcinātāju kuģus un fregates, un jums būs blokāde. Jūs arī pamanīsiet, ka paziņojumā tika teikts, ka būs iesaistītas arī citas valstis. Ja tas ir realizēts fakts, nevis cerību projekcija uz vēlāk, varētu iedomāties, kā Saūda Arābija un AAE varētu patrulēt piekrastes ūdeņus šauruma iekšējā daļā, taču tas vienkārši piespiedīs potenciālos blokādes pārkāpējus kuģot tuvāk Irānas krastam. Mēs jau esam redzējuši, ka Amerikas Savienotās valstis ir pilnībā spējīgas sagrābt neaizsargātus kuģus, kas darbojas ignorējot Baltā nama politiku. Vienīgais sarežģītais, kas jāatceras, ir tas, ka tradicionāli jums ir nepieciešami krasta apsardzes resursi, lai veiktu iekāpšanas operācijas. Tādu resursu ir tikai ierobežots daudzums, un mēģinājums izsekot katru maksātāju būtu ļoti nogurdinošs. Iedomājieties tikai, kas notiktu, ja Amerikas Savienotās valstis tā vietā izvietotu savas pozīcijas pie Malaka šauruma un ļautu pārkāpējiem pašiem nākt pie viņiem. Pasaules konflikts vēl vairāk uzņem apgriezienus. Atmetot loģistiku malā, iedziļināsimies stratēģijā. Tam visam ievads ir tas, ka Trumps turpina apgalvot, ka Irānai nav kāršu. Vēl viens iemesls būt neapmierinātam ar to nolādēto 2025. gada 28. februāra tikšanos Baltijā namā. Šī frāze tagad ir iestrēgusi mūsu leksikā, tostarp arī šim Irānas karam, kas sākās tieši gadu vēlāk tajā pašā datumā. Šīs konkrētās situācijas ironija ir tāda, ka Trumps atzīst, ka Hormuza šaurums ir izņēmums Irānas trūkstošo kāršu ziņā. Taču šaurumi patiesībā ir vesela kāršu kopa, un parasti tā ir uzvaroša kombinācija. Visā līdzinējā kara laikā Savienotās valstis ir pieļāvušas asimetriskus šauruma šķērsojumus, atsakoties traucēt kuģus, kas ievēro Irānas nodevu schēmu. Iemesls tam bija dīvainā politiskā situācija, par kuru mums šajā kanālā atkal un atkal jārunā. Galvenais šķērslis Trumpam turpināt karu nav saistīts ar militāriem rezultātiem, bet gan ir politisks. Konkrēti tā ir inflācija Amerikas Savienotajās valstīs, kas pagājušajā mēnesī pieauga līdz 3,3%. Šī pati dīvainā politiskā dinamika arī noveda pie tiem savādajiem atbrīvojumiem, ko Amerikas Savienotās valstis piešķīra valstīm, kas mēģināja importēt naftu no Krievijas vai Irānas. Administrācija izmantoja visus iespējamos trikus, lai noturētu naftas cenas zemākas. Tagad Trumps maina taktiku. Ja šī blokāde stāsies spēkā, naftas cenas visticamāk atkal pieaugs. Ar mazāk tankuģiem pasaules tirgū piedāvājums samazinās un cenas pieaug. Man jāsaka visticamāk, jo blokāde ir paredzēta kā spiediena instruments, lai piespiestu Irānu pilnībā atvērt šaurumu. Un līdz ar paziņojumu Savienotās valstis nosūtīja pāris eskadras mīnu kuģus šaurumā, lai sāktu attīrīt jebkādas Irānas mīnas, kas tur varētu būt vai arī nebūt atstātas. Ir iespējams, ka šī piespiešanas stratēģija varētu pātrināt tirgus gaidas par pilnīgu atvēršanu. Es uz to neliktu likmes, bet man ir jāuzsver šāda iespēja. Tas pats attiecas uz tirgu, kas raugās uz šīm atmīnēšanas operācijām kā pirmo soli tankuģu eskortēšanas ieviešanā un mēģina noteikt, kāda Amerikas Savienotās valstis varētu uzsākt šīs operācijas. Plašāk raugoties, Baltā nama vadība pēc skaidra progresa trūkuma šajā sarunu kārtā ir izvēlējusies mazāk eskalējošu soli. Acīm redzamākais solis būtu bijis atsākt bombardēšanu. Sākotnēji biju plānojis šodien apspriest, kurš vairāk iegūst no īstermiņa pamiera, bet laikam mums pie tā būs jāatgriežas vēlāk. Tā vietā Trumpa administrācija cenšas pārvērst šauruma slēgšanu no vienpusēja labuma Irānai par īstu galējo variantu. Acīm redzot, būs vēl papildu politiski sodi no pašas Amerikas Savienotajām valstīm, bet es neesmu pārliecināts, cik tālu Trumps ir no sava zemākā reitinga. Neskatoties uz visu, kas notiek Irānā, un neskatoties uz visiem komentāriem sociālajos tīklos par situācijas problēmām, Trumps kaut kā saglabā atbalsta reitingu augstajos 30%. Es arī iepriekš esmu izteicis iespēju, ka Trumpam vispār nerūp viņa reitingi, ņemot vērā, ka viņš 2028. gadā vairs nevar kandidēt termiņu ierobežojuma dēļ. Tāpēc nav skaidrs, vai Irāna varēs izturēt ilgāk par Trumpu, piemēram, jautājumā par urāna bagātināšanu, pirms Irāna bankrotēs, nespējot pārdot savu naftu. To var iedomāties.
Vans un mazākā mērā Rubio nav īpaši apmierināti ar šo stratēģiju, jo Republikāņu partija ir tā, kas var ciest vēlēšanās, un abi redz, kā viņu iespējas 2028. gadā izslīd no rokām. Kā pēdējo tēmu, mums tomēr jārunā par vienu būtisku niansi. Patiesībā blokādes īstenošana mūsu karu plosītajā pasaulē rada visdažādākos sarežģītus stratēģiskus jautājumus. Padomājiet, kas ir Irānas galvenais pircējs? Ķīna. Ja jūs aizturat kuģi, kas ved naftu uz Ķīnu, kā Pekina reaģēs uz šo situāciju? Mēģināt izdarīt stingru secinājumu šeit kļūst sarežģīti, jo Ķīnai ir dažādas intereses. ASV militāro spēku noslogošana ar karu Irānā, kas galu galā ne pie kā nenoved, būtu lieliski Ķīnas izredzēm vēlāk ieņemt Taivānu. Bet Ķīna arī vēlas lētu naftu, un jo ilgāk šaurums ir slēgts jebkādā mērā, jo dārgāka kopumā kļūst nafta. Atceries, Baltais nams ir veiksmīgi pārdalījis šī kara izmaksas uz visām valstīm, kas pērk naftu. Tikai neliela daļa no tā patiesībā ietekmē vidējo ASV mājsaimniecību. Man nav šaubu, ka Baltais nams cer, ka Ķīna uztver šo problēmu kā savu un izdarīs lielāku diplomātisko spiedienu uz Irānu, lai atvērtu šaurumu. Atcerieties, ka mazāk nekā pirms nedēļas Ķīna darīja to pašu attiecībā uz pamieru. Protams, Ķīna arī apsvēra iespēju nosūtīt Irānai ieroču kravas. Tātad tas darbojas abos virzienos. Alternatīva ir tāda, ka Ķīna sāk mēģināt eskortēt tankuģus cauri šaurumam. Tieši tas, kas mums vajadzīgs. Ķīnas jūras spēki un ASV jūras spēki vēro, kā viņu kuģi brauc viens otram garām. No otras puses, līdzīga situācija jau notiek. Tagad Krievija sūta militāros eskortus, lai vērotu, kā tās tankuģi brauc garām apvienotajai karalistei. 2026. gads ir lielisks. Lai blokāde patiešām darbotos, ir jābūt gatavam pārtvert šādus kuģus, pretējā gadījumā viss izjūg. Un atcerieties, tikai apmēram pirms nedēļas Amerikas Savienotās valstis ļāva Krievijas tankuģim iziet cauri karantīnai, šoreiz karantīnai nevis blokādei, ap Kubu. Vēl viens jautājums Amerikas Savienotajām valstīm. Ja tankuģis mēģinātu pārraut blokādi un Amerikas Savienotās valstis to sagūstītu? Ko jūs darāt ar šo kuģi? Irāna jau ir saņēmusi caurbraukšanas maksu. Mērķis nav tik daudz tieši iegūt naudu no kuģa, cik atturēt nākotnes blokādes pārkāpējus. Bet tas joprojām nozīmē, ka jums paliek miljoniem barelu naftas. Varbūt izveidot atjaunošanas fondu Persijas līča piekrastes valstīm, kuras skārušas Irānas raķetes un droni? Man nav laba atbildes uz šo, bet lūdzu, ja jūs strādājat valsts departamentā, noskaidrojiet to tagad, nevis gaidiet, kad tas notiks vēlāk. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Savienotās valstis bloķē Hormūza šaurumu, bet praksē tās vienkārši cenšas apturēt ar Irānu saistītos kuģus no pārvietošanās šajā reģionā. Ka tev reģionā ir miljards aktīvu, fiziskā bloķēšana ir vieglākais uzdevums. Vai tas darbosies vai nē, vēl ir jāredz, jo Trumps faktiski atsakās no jebkādām ASV politiskām debatēm par šo tēmu. Un pastāv iespēja, ka tas varētu vēl vairāk iziet no kontroles, ja tas iesaistīs Ķīnu šajā konkrētajā mūsu plašākās kara pārņemtās pasaules daļā. Tikmēr jums ir vēl daudz ko pārdomāt par Hormūza šaurumu, kā arī par plašāku konfliktu tuvajos austrumos. Apskatiet kādu no daudzajām šīm iespējām jau tagad. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un tiksimies nākamreiz. Uz redzēšanos!